Labdien, mans vārds ir Sintija Danse, bet bieži mani dēvē par Šantiju. Šis ir podkāsts Astrālās sarunas, kurā tu dzirdēsi dažādu garīgo prakšu vadītājus, cilvēkus, kuri jau daudzus gadus dzīvo un strādā ar savas apziņas attīstīšanu un vibrācijas celšanu, un tos, kuri ļoti aktīvi meklē savu garīgo ceļu un dara to gan šeit Latvijā, gan braukājot pa pasauli – Indija, Balī, Dienvidamerika un citur. Mans mērķis ir izzināt un izpētīt, kas tad īsti notiek ezotēriskajā pasaulē un par ko runā un domā cilvēki, kas sauc sevi par dziedniekiem, mistiķiem, meditāciju un dažādu citu prakšu vadītājiem. Šodien pie manis ir Līva. Jej! Līva Pildava. Pareizi izrunāju? Nu, tā man vecāki nosauc, jā. Skaisti. Līva, vai tu vari pastāstīt, kas tu esi? Jo es tev tagad izstāstīšu, kā es tevi redzu un kā es tevi pazīstu. Bet es tevi pazīstu pāris gadus tikai. Tu man asociējies ar cilvēku, kurš ir ļoti bagāts ar pieredzi dažādās praksēs. Ir ļoti daudz strādājis pie dažādiem skolotājiem. Patiesībā man liekas, ka manā paziņu lokā vai tik ne viss bagātākais šādā ziņā. Man cegā šobrīd gavilē. Un vēl es zinu, ka tu esi pasākumu organizātore, dažādu tur kirtanu dziedāšanas vai arī retrītu organizātore, asistente skolotājiem. Ko vēl es par tevi zinu? Jā, man liekas, ka tās ir tās galvenās lietas, bet tu vari izstāstīt, ko es nezinu. Jā, šis laikam priekš manis ir visgrūtākais jautājums, kas es esmu. Jo tas ir tieši tas jautājums, kamdēļ es esmu veltījusi ļoti daudzus gadus, lai saprastu, kas tad es īsti esmu. Un gala rezultātā es secināju, ka vieglāk ir saprast, kas es neesmu. Tāpēc, ka prakses palīdz tev ieraudzīt, cik daudz īstenībā mums ir tā kā uzlikts, kas mēs esam. Jā. Cik daudz mums bērnībā vecāki iedeva un pateica, kas tad mēs esam, kādiem mums ir jābūt, kādām vēlmēm mums ir dzīvē jābūt, kādām izglītībām, kādiem darbiem, draugiem, videi, kur dzīvot. To visu jau tā kā ieliek. Plus vēl visam pa virsmu sabiedrība sagaida kaut ko no mums. Un tad beigās sanāk, kad man bija tā, kad es strādāju ļoti standarta darbu pārdošanā. Es 10 gadus strādāju farmācijā. Tā kā zāles pārdevi, ja? Jā. Man ikdienas darbs bija cieši saistīts ar pārdošanu, ar cilvēkiem, ar biznesu, ar līgumiem, ar ražošanām. Un vienā brīdī, kad man notika veselības problēma, kuru neviens nevarēja saprast, kas tas ir. Es aizgāju pie dziednieka, un viņš man vienkārši pateica, ka es esmu sevi iztukšojusi. Tajā brīdī es pilnīgi salūzu. Es sāku raudāt, un es sapratu, ka es īstenībā jau pusgadu cēlos no gultas, knapi ceļoties, atrodot spēkus, lai aizietu līdz mašīnai un aizbrauktu līdz darbam. Es tev apturēšu mirklīt. Jā. Kā tu nonāci? Jo ne visi cilvēki nonāk līdz punktam, ir veselības problēmas, jāiet pie dziednieka. Kā tu vispār tā kā, doktors nepalīdzēja, jo es pie dziednieka. Kā tu nonāci pie tāda farmācijā strādājot? Jā, es strādāju ar dabīgajām zālēm, ar ķīmiskajām es tā kā laikam nespētu. Man sirdsapziņa to neļaut. Tā, ka uz to dabīgo pusi man vienmēr ir tā kā aicinājums bijis. Bet dziednieki un tādi mistiķi, arī ofisā darbā strādājot, jau 18 gados es sāku strādāt tādu darbu, atbildīgu ļoti. Un jau tad man bija tā, ka lai man nenojuktu valdziņš, es sevi vedu uz retrītiem. Es reāli gāju uz darbu, bet pa brīvdienām es lielākoties pavadīju retrītos. Tas nozīmē, ka tu jau tad biji sākusi kaut kādas garīgās pieredzes jau piedzīvot. Jā, bērnībā man bija daudz jautājumu, uz kuriem neviens nevarēja iedot atbildi. Un aizejot Ziemassvētkos uz baznīcu un dzirdot, ka viss ar tevi ir slikti, ja tu neesi šeit bijis, neesi nācis katru dienu un lūdzies tieši to konkrēto Dievu, tad viss ar tevi ir slikti. Un man likās, kā tas ir iespējams. Īsāk sakot, man neviens nevarēja atbildēt uz daudziem jautājumiem. Kā piemēram kādiem? Piemēram, man vienmēr ir licies, ka te kaut kas nav pilnīgs tajā redzējumā, kā cilvēki dzīvo. Man likās jau no bērnības, ka te kaut kas iztrūkst, par ko cilvēki nerunā.
Un tad priekš mans pavērsiens laikam reālajā dzīvē bija tāds, kad es netīšām nokļuvu ar draugiem uz auras fotografiju. Vienkārši tāda... Nopietni, es esmu dzirdējis par to, un man vienmēr likās, come on, tiešām. Un es neko par to nezināju, vispār neko. Vienkārši es biju pie kosmetoloģijas, un viņi saka, man blakus istabā šeit, man draudzene praktizē, varbūt tu gribi aiziet. Un es tā kā, ok. Kā tas notiek? Jo es nekad neesmu bijusi, bet man ir ļoti liela interese. Ja es saprotu, ka tas nav fotoaparāts, vispār ko tad Jā, Dievs, tas bija tik sen, tas bija reāli, nezinu, 17 gadus atpakaļ tas bija. Man tikko bija 18 gadi palikuši. Un tur tu vienkārši uzliec pirkstus, un tev datorā parādās tavs ķermenis un krāsas. Kaut kāds sensors? Jā, viņiem ir sensori, un viņi nolasa bioenerģētisko lauku. Ok, un tad parādās bildīt datorā? Jā, un parādās bildīt ar krāsiņām un ēnām un tādām lietām, bet pats svarīgākais tur ir nevis tā bildīt, bet tajā, kā iztulkot to. Jā. Un tur man paveicās, ka man bija sieviete, kura bija praktizētāja, un viņa vienkārši redzot to, ka man it kā cilvēciņš, tur krāsiņas, viņa uzreiz varēja pateikt, ar ko es dzīvē nodarbojos, par ko es ikdienā domāju, pat to visu varēja. Pilnīgi visu trāpīja. Un man bija tā, kad man bija, ja tagad runā gudrā valodā par čakrām, tad man virs galvas bija tā kā ēna, fiziski izskatījās kā ēna, tā kā tumšs. Man tur nebija, kā teikt, tā kā caurums pilnīgi. Un viņa man pateica, tā tīri nevainīgi, ka tev vajag ar jebkādu garīgu praksi, jebkādu virzienu, jebkādas zināšanas, jebkādā veidā, jebkādā formā atrast kaut kādu veidu, kā sakonektēties ar augšu, ar tām. Un tas man tik ļoti palīdzēja, jo viņa man pateica to atslēgas vārdu ar jebkādu, ar jebko. Bet tas nozīmē, ka arī iet uz baznīcu. Jā, tas var būt jebkas. Bet pret baznīcu tev bija jau no bērnības? Baznīca, ne tas, ka jā, ka man, teiksim tā, pret kaut ko augstāku, man viennozīmīgi ir respekts jau kopš piedzimšanas brīža. Bet par to, vai tas ir konkrētā mājā pieejams, par to man bija jautājumi. Un katru reizi, kad es aizgāju, es jau ar atvērtu sirdi aizgāju uz baznīcu, noklausīties runas, bet vienkārši tās runas bija tādas priekš manis tajā brīdī ļoti ierobežojošas, jo viņas man mēģināja pateikt, ka tikai tur ir tā īstenība. Un man iekšēji bija tāda pretestība, un tāpēc man bija svarīgi, kad es izdzirdēju tos vārdus, kad ar jebko drīkst atrast savu veidu, kā ar augšu savienoties, kā ar sevi savienoties, viņa pat pateica. Tāpēc tas man uzreiz iedeva zaļo gaismu. Es tā kā pati sev iedevu zaļo gaismu un sāku, man parādījās intereses par numeroloģiju, man ienāca vēdiskās zināšanas. Stāsti man pēc kārtī, jo tagad tu visu kaut ko interesants mini un man ir interesanti. Pagaidi, tu aizgāji nofotografēt auru. Jā. Tas nav tā kā fotografija, bet viņa ir kā fotografija. Bet tad beigās tā, kad tā būtu tev izprintē? Jā, viņa izprintē fotografiju, bildīti un izskaidro, ka kaut kur ir, kaut kur ir. Un tagad, ja tu aiziet, tev droši vien būtu citādāk. Jā. Tu esi domājis? Jā, es gribu. Jā, vai ne? Inčīgi, un tad noliec rekur līva, tas un tas gads un līva tagad. Jo tur bija ļoti precīzi. Viņi parāda, vienkārši tādā bildītē parādījās tas, ka es strādāju ar cilvēkiem, kas bija taisnība, jo es strādāju pārdošanā ar cilvēkiem dienā. Kad es ar izglītošanu, kas, mans prāts tajā brīdī uzkārās, jo tur bija tik daudz informācija, tikai ar to vien, kad man nolasīja man bioenerģētisko lauku. Tā bija revolūcija manā galvā tajā brīdī. Bet, labi, jā. Bet līdz tam tu nebija, saskāršies, ne? Normāli aizgāja pie kosmetologa. Jā. Man nebija tāda cilvēka apkārt, man nebija tāda vide. Es biju viena pati, man interesēja tādas lietas, bet es pat nezināju, kur iet, ko darīt. Tā bija. Es domāju, ka arī daudziem tā ir. Patiesībā tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir šis podkāsts. Tāpēc, ka es vienkārši arī pa laikam satieku tādus cilvēkus, kuri, kad dzird, ka es tā atvērti atļaujos par tādām tēmām runāt, nekautrējoties, viņi tādi, vispār jau man jau arī interesēs, tur mēģinu kaut ko palasīt, bet tā īsti jau nezinu, kas ir droši un kas nē. Tāpēc man prieks, ka atnāk ciemos tāda Līva, kas var pastāstīt par daudzām
tādām lietām. Nu, labi, tu aizgāji uz auras fotografiju. Pēc tam, kas tad bija tā pirmā praksa, uz kuru tu pēc tam aizgāji? Nu es laikam pirmais biju nokļuvu uz lekcijām, kur bija par vēdisko numeroloģiju. Kur tad no tā ieguva? Tur atkal, manuprāt, bija šokā, jo kā var pēc dzimšanas datuma pateikt tik daudz raksturu īpašības par mani, cilvēks, kurš neko par mani nezina, man tas bija šoks. Un tad man bija interesanti, kā tas var būt un no kurienes tas nāk. Un tad es nokļuvu daudzās lekcijās pēc kārtas. Es gāju uz visu kaut ko pēc kārtas. Bet vēdiskā numeroloģija, tas ir tad, kad ņem vērā tikai dzimšanas mēnesis, gads un datums, ja? Tikai pēc tiem cipariem izriet, vai tur ir vēl? Idejas, ka tur apakšā ir kvantu fizika, kas ir pielīdzinām astroloģijai, bet tādā pavisam vienkāršotā veidā numeroloģija cipari ir saistīti ar kā teikt, ar konkrētām enerģijām, jā. Katra diena ir saistīta ar konkrētām planētām un to enerģijām, un līdz ar to tur sākās matemātika. Jā, jo es esmu bišķi mācījusies vēdisko astroloģiju, šobrīd nedaudz bakstu tajā virzienā, bet tas mans jautājums bija, jo tu saki numeroloģija, un tad ir vēdiskā astroloģija, kas jau ir, manuprāt, ir tā kā jau vairāk, jau viss tajā iekšā. Tāpēc gribēju saprast, ar ko tad atšķiras tā numeroloģija, jo man tā kā numuri, tātad tikai pēc cipariem kaut ko izspriežot, zinot, kurš cipars nozīmē, un tad ņem tikai to dzimšanas datumu vērā, vai ir vēl? Es jau arī es neesmu kļuvusi par numerologu, bet tas viennozīmīgi man iedeva ieskatu, jo, cik es sapratu, kad katrs šis cipars ir saistīts ar konkrētu planētu, kas vienkārši, mēs to varam nosaukt par mēnesi, bet mēs to varam nosaukt par divnieku. Tas ir tā kā viens un tas pats. Un cilvēks konkrētā datumā piedzimis, tur ir jau iekšā astroloģisks kods, kāds bija zvaigžņu stāvoklis tajā dienā, kurā brīdī, kurā vietā atradās tas mēnesis. Kurā datumā tev dzīvos? 29. Tad tu esi Čandra Mangalis. Jā. Un es esmu Čandra Rahucis. Labi, viņi saskaita kopā un sanāk sešinieks vai divnieks Čandra. Bet es iedomājos, ja viņas katrs vēl saukt atsevišķi. Jā, tā ir. Tur ir ļoti interesanti, kas tajā ir ietverts. Kas mums atnākot ir iedots pūra lādē. Tā es to nosauktu. Un par to es pieļauju ļoti daudz visādi zinātnes, ieskaitot vēdiskās astroloģijas, vienkārši numeroloģijas un ļoti daudz zinātnes. Human design tagad ļoti populāri un vienkārši uzzināt. Un daudz ir tās sistēmas, ir daudz vienkārši. Pats svarīgākais, man liekas, ir izprast to, ka zināšanas ir ļoti, ļoti daudz un nav tā, ka ir viena pareizā atbilde. Vienkārši, tas tā kā ieiet tirgu un tur taču ir daudz dārziņu. Tu nepirksi visus pēc kārtas, tu nopirksi to, ko tu gribi pagatavot tajā dienā. Tā, līdz ar to arī visām tām zināšanām ir daudz dažādas pieejas. Un es teiktu tā, ka ja kāds man pateiks, ka tikai šis ir vienīgais pareizais, es uzreiz vairs to neklausītu. Jo man tāds dumpinieks iekšā, kurš grib atrast, kur tad ir tā īstenība. Bet tad, ja tu arī meklē, kurš tad ir tas īstais? Jā, taisnība. Tā mums rodās tā pretstatīt par to, kur mēs redzam bišķi sevi. Jā, tā. Jo viņš saka, ka tas ir tas īstais, bet tu saki, ka vēl nav. Un es gribu, man iekšā, kamēr man iekšā nav tāda 100% pārliecība, kamēr es neesmu uz savas ādas pārbaudījusi, es tam neticu, tā man ir. Un tāpēc, vienu dienu man vajadzēja uzlikt savu izaicinājumu saskaitīt, cik praksēm es esmu bijusi, lai man prātiņš saprot, ko es vispār tas kāds bija rezultāts? Man liekas, tas bija, retrīti droši vien ap 100. Come on! Prakses droši vien pāris reizes vairāk pat. Retrīts jau nav stundu, 2 vai 1 diena. Retrīts parasti ir, sākot no 3 dienām sāks retrīts. Jā. Kā jau es teicu, es strādāju standarta dzīvi, un lai man būtu balans iekšējais pasaulē, es sevi vedu vai uz Indiju,
vienkārši atvaļinājumā, cik es varēju dabūt atvaļinājumu. Ok, tur mēs vēl nonāksim. Okay. Jā. Nu, vai arī gāju uz praksēm, nodarbībām, lekcijām. Tā. Tad tas man bija interesanti, tur man parādījās interese. Nu, labi, bet šīs lietas jau arī nav tā ļoti lētas. Tas nozīmē, ka tas tavs darbs bija gan labi apmaksāts, lai tu varētu apmeklēt šos 100 retrītus. Jā, nu es teikšu, normāli cilvēki droši vien brauc ar savām mašīnām, ir nopirkuši sev dzīvokļus, mājas, bet man visa nauda aizgāja retrītos un ceļojumos. Tas ir fakts. Tas ir tā vērts? To viennozīmīgi. Okay. Viennozīmīgi. Es par ko nemēģinu. Vai arī droši vien atkarīgs no vērtības skalas? Jā, arī, jā. Jo kāds varbūt klausās. Kādam to nevajag un tur nevajag tērēt, jo tas nav. Es jau to darīju aiz interesi, jo man bija interesanti un man līdz ar to bija vērtīgi. Jo es sev iedevu kaut ko tādu, kas mani interesē, mani piepildīja un, padarīja man dzīvi krāsaināku. Okay. Mēs bijām numeroloģijā. Jā. Aizgājām uz numeroloģijas lekciju, paklausījāmies, katrs cipars kaut ko nozīmē, wow, jauna pasaule, tālāk. Tālāk, droši vien, ka retrīti bija tas, kas man arī pamainīja dzīvi. Atceries, kādi bija pirmie? Es nokļuvu pie skolotājiem, piemēram, par bērnību. Un kas bija skolotāji? Skolotāji. Latvijā vai ārzemēs? Ārzemēs. Par bērnību vai sievietēm, sieviešu retrīti vai dažādi. Un kas notiek? Jo es neesmu bijusi ne retrītā par bērnību, ne retrītā par sievieti. Es neesmu bijusi sieviešu retrītā vispār. Wow. Nav sanācis, nezinu, nav salicies, bet why not, kaut kad varētu. Un, ko dara retrītā par bērnību? Ok, jā. Es pieļauju, ka tādiem standarta cilvēkiem tur varētu likties priekš kam to visu vajag. Konkrēti bērni. Mēs varam pabrīdināt standarta cilvēki, ja viņi negrib klausīties, var nospiest klučiņu. Kas ir standarta cilvēki? Atkal tad vēl viena tēma ir. Katrā ziņā es pati biju standarta cilvēks. Man bija svarīgi darbs un visas tās lietas. Vienkārši man tas nedeva tādu totālu to piepildījumu. Man bija interesanti. Īsāk sakot, primāls, piemēram, bērnības terapija. Ja es gāju uz darbu un es strādāju atbildīgā amatā, es vadīju eksportu, tas bija 20 pāri gadi, tas bija liela atbildība. Braucu uz ārzemēm, tiekos ar partneriem, rakstu līgumus, runāju ar juristiem, ļoti daudz lietas darīju. Un varētu likties, ka viss ir fantastiski, bet man bija jautājums, kāpēc tad man nav enerģija tam vienā brīdī. Un kaut kā man aizved liktenis līdz tam bērnības retrītam, un tur dod tā kā simulāciju. Un tur ir speciāli terapeiti, meistari, kas uz to ir apmācīti, kuri ved tevi iekšējā ceļojumā. Un tad viņi ved solīt pa solīti tālāk un tālāk un tālāk bērnībā, bērnības atmiņās. Kāda mazā līviņa bija, kur viņa dzīvojās, kas viņai patika, kas viņai garšoja, kādi cilvēki viņai bija apkārt un tad kā viņa jutās. Un daudz dažādas prakses, lai vienkārši man pašai es pati sev iedot iespēju ieskatīties, jo lielākoties mēs neatceramies daudz ko par bērnību. Zemapziņā. Un tādā veidā tu atceries vairāk? Vai arī tu vienkārši pievērš uzmanību? Tur vienkārši vienā brīdī, ja ir virsapziņa un zemapziņā ir 95% informācijas, tad var saprast, ka mēs zinām tikai 5% no tā, kas mēs patiesībā esam. Un tad ar to praksi tiec klātē zemapziņā? Jā, precīzi. Tā prakse aizved tevi uz to zemapziņu, uz tiem 95%, kur visbiežāk ir cēlonis un iemesli, kur tas viss ir sācies, kur ir tā sakne. Piemēram, kāpēc es strādāju tik atbildīgu darbu. Un tur praksēs es ieraudzīju, ka man pēkšņi es redzu, ka tas bija tēta sapnis. Un tētis bija tas, kurš uzauga nabadzīgā ģimenē, un viņam vienīgā iespēja, lai viņš tiktu no tā ārā, viņam bija kļūt gudram un labā amatā strādāt, un tā bija viņa. Bet viņš to piepildīja savā dzīvē? Viņš to zināmā mērā nepiepildīja līdz galam. Un tāpēc es kā bērniņš, to tajās meditācijās, es to vienkārši piedzīvoju, ieraudzīju. Tas priekš manis bija šokējoši. Es ieraudzīju, ka es kā bērniņš biju apsolījusi viņam, kad viņam nesanāca, es tad palīdzēšu viņam.
Un es piepildīšu viņa sapni. Un tāpēc es kļuvu par teicamnieci, tāpēc es kļuvu tik atbildīga. Un biju jauna meitene, braukāju jaunām mašīnām, man no salona deva mašīnas, un es strādāju ar 60-gadīgiem biznesmeņiem. Nē, esmu, jā. Kā tad ar tiem pārējiem? Vai tie arī līdzīgu lietu bija paņēmuši? Es esmu tāds pīlēns, baltais vai melnais. Nezinu, kurš izceļās uz ģimenē, uz visu fonu. Jā, jo es šobrīd esmu vienīgā, kurai tas ir interesējis. Viss ir normāli standarta cilvēki. Nē, es tagad domāju par to strādāšanu. Ka ir vadošais amats svarīgs un tas par to posmu. Vai arī, jo tu saki, tas nāc no tev tēt, vai tie pārējie... Kā saka, angliski ir siblings, bet latviski ir 2 vārdu māsa un brāļi. Jā, man grūti būs šo atbildēt. Man tēts bija ļoti tūs. Viņš vēl aizvien, viņš vairs nav šeit pasaulē, bet viņš vēl aizvien man ir ļoti tūs dvēseliski. Un saka, ka dvēseliski mums ir tā saikne. Katram tas var būt kāds cits cilvēks ģimenē vai ārpus ģimenes pat, bet ka dvēseliski mēs visi esam vairāk saistīti ar citiem. Un tētis bija tad man viens no tādiem, jā, ar kuru es biju ļoti lojāli dvēselē, ļoti tuvu, un viņš man bija ļoti mīļš un dārgs. Lūk, un tāpēc, jā, vienā brīdī es attopos, ka es esmu retrītā, un es pēkšņi ieraugu, ka, 90% no manas dzīves, uz ko bāzējās visa mana dzīve, jo viss mans darbs, man panākumi bāzējās uz tēta vēlmi. Un tas priekš manis bija pārsteidzoši. Un tāpēc man radās nākamie jautājumi, ja tas bija tēta vēlme, tad kas tad bija Līviņas vēlme? Un tur atkal, lai to ieraudzītu, atkal vajag aiziet uz bērnību, ieraudzīt, kas tad bija tam mazajam bērniņam svarīgi. Jo visi jau mēs piedzimstam, mēs jau zinām, ar ko mēs atnākam, dvēselē, mēs visi zinām savas izvēles. Tāpēc tur ir, bērnībā slēpjās ļoti daudzas atslēgas uz to, kas mēs esam un kas mēs īstenībā neesam. Jo bērniņi jau ir patiesi, viņi piedzimst, viņi ir īsti, viņi ir tādi, kādi viņi ir. Tad mums tā meistarīgi čik, kaut kur uzliekās visādas limitācijas. Labi, un tas viss notika tādā vienā retrīta ietvaros. Tur sapratīji, no kurienes tev tas, un saprati, ko tu gribi īstenībā darīt? Daudzas lietas es tur ieraudzīju, jā. Man bija skaists piemērs, ka tieši tajā retrītā, piemēram, man bija tādā brīdī nauda 1000 eiro. Man ir palikuši 1000 eiro. Es tajā brīdī biju aizgājusi no darba. Eiro vai Latvija tad bija? Tad bija eiro jau. Jau bija. Okay. Jā. Es biju aizgājusi no darba. Un man pēdējie mēneši, kuros man ir nauda, pēc tam man ir atkal kaut kas jādomā, kur man saņemt naudu. Jo es visu laiku, visu savu to brīvo laiku biju aizvedu sevi uz Taizemēm, Indijām, retrītiem, vēl citiem, un īsāk sakot. Un šajā bērnības retrītā es vienlaicīgi ieraudzīju arī to, ka es nekad mūžā nebiju redzējis, ka man tēts mammai iedot naudu. Man acu priekšā nekad nav bijis tāds moments. Un tāpēc priekš manas pašas man bija attiecības, kurās ja man kāds nolikt 20 eiro, man liktos, kas notiek. Par ko tas ir? Kāpēc tu man dod naudu? Kaut ko grib pretī? Kaut kas te nav tīrs, jā. Un es ieraugu, ka tas man atkal bija no bērnības, un es to biju uztvērusi, ka tā ir norma, ka tā tas notiek vienkārši, tā tam ir jābūt. Un es tajā brīdī ļoti man tāds dziļš, tāds tā kā lūkšana pilnīgi no sirds nāca, kad es tā kā lūdzu visam, ja vīrietis, parāda man, ka tas ir iespējams, ka vienkārši vīrietis aiz mīlestības un cieņas aprūpē, gādā un grib, lai sievietei ir labi, un ka viņš to naudu dod savu mīlestību un atbalstu. Un es to tajā brīdī tik ļoti no sirds raudot lūdzu, kad man notika tik interesanta lieta. Es uz to retrītu biju aizgājusi, man bija palikuši tie 1000 eiro, man bija izvēle, vai nu es braucu uz Indiju, jo biļeti un aizbraukt aptuveni izmaksātu man tik. Bet tur uz vietas jau var kaut kas jāņem. Jā, es tur būtu aizbrauks par to. Tai brīdī tur vēl tās cenas bija tādas lētākas. Vai arī es eju uz retrītu. Un es ilgi nevarēju izlemt. Es nolēmu, retrīts ir vienreiz mūžā, aiziešu uz retrītu. Uz Indiju vēl paspēšu, gan jau dzīvē vēl nokļūšu. Kad jau nepaliks. Lūk, un es tajā retrītā tā tad ieraugu, ka man
tas atbalsts no vīrieša nav nācis dzīvē, es viņu neesmu redzējis, un es esmu palūgusi, lai man parāda, kā tas ir un vai tas ir iespējams vispār. Kas notiek? Es pēc prakšu laikā man vienkārši netīšām viens tāds gados vīrietis pieskrien uz kaut kādu praksi, kas bija jādara pārī. Un es domāju, Dievs, nē, lūdzu, tikai ne viņš. Kāpēc man tādu vīrieti iedod? Zin kā, prāts Gados, izdomā. ja? Tā kā vizuāli, man prāts uzreiz jau tur uzlika, novērtēja viņu un saprata, nē. Gala rezultātā bija tā, ka tā praksa bija viņš man tik ļoti atbalstīja tās prakses laikā, ka viņš man kļūta tā kā par draudzeni. Kas tai praksē notika? Jūs tur bija, runājāt? Tā konkrēti bija tāda elpošanas praksa. Un elpošanas praksa ļoti bieži aizved uz to zemapziņas daļu ar elpu. Un ko jūs stāvat pušat viens otram virsū? Es saprotu, ka es arī esmu bijis elpošanas praksēs, bet viņas katrai ļoti atšķirīgi. Jā, tas ir un tāpēc es tēloju muļķību. Jā, viņas ir daudz un dažādas, un droši vien ir labi zināt no sākuma, uz kādu praksi tu ej un kāpēc tu ej, ar kādu mērķi, ar kādu nodomu. Tanī brīdī bija konkrēti iedot elpošanas praksi. Es gulēju vienkārši uz savu paklājiņu, un blakus ir vienkārši šis partneris, cilvēks, kurš ir vienkārši kā atbalsts tanī procesā. Ja viņš ir vajadzīgs. Un es tikai atceros to, ka es kaut kā jau biju ļoti tāda, es esmu visu mūžu ļoti patiesa un atklāta, godīga. Ja man sāp, es raudu. Ja es priecājos, es priecājos. Es no sevis nemēģinu noslēpt emocijas. Un tanī brīdī tā elpošana man, kaut kas man, es jau vairs neatceros kas, bet es tik ļoti raudāju. Un man tas vīrietis, viņš, dēļ tā, ka viņš bija tieši gados, viņš ar tiešām tādu tēvišķu mīlestību vienkārši atbalstīja. Un es jūtu, cik ļoti no viņa nāk vienkārši tāda pieņemšana un atbalsts, tāds mīļums. Un tās prakses laikā tad viņš man kļuva vienkārši par tādu draugu. Viņš bija ārzemnieks, mēs pēc retrīta aizbraucam visu uz savām mājām, un viņš man atrod internetā un vienkārši raksta, kā es jūtos, vai viss kārtībā. Viņš saka, forši, es arī gatavojos ceļojumam, braukšu pēc 2 nedēļām uz Indiju. Es saku, vau, es tieši gribēju, bet tieši arī bija domājis braukt, bet man nesalikās. Viņš man prasa, kāpēc to nesalikās? Es saprotu, te man ir atkal jābūt ļoti godīgai, jo es jau nemeloju sev un es nemeloju arī citiem. Un grūti bija pārkāpt pāri un pateikt, ka es nebraucu dēļ tā, ka man vienkārši nebija līdzekļi vairāk. Es to tā sagramoju un uzrakstu to ziņu, ka, es daļu finansējumu, jo es izvēlējos iet uz retrītu. Un tāda situācija, un tā. Un viņš saka, nauda ir vienīgais iemesls, kāpēc tu nebrauksi. Un es saprotu, ko tas vāk, un man iekšā ir tāds, oh my gosh. Un man nekad mūžā nav bijusi tāda saruna. Es taču ar vīriešiem par naudas tēmu vispār nerunāju. Es pati nopelnu, es pati rēķinos, un viss. Man tur nav jāatzīstās, ka es esmu vāja šajā jautājumā, vai tas būtu tā neērti tajā brīdī. Īsāk sakot, es tāda, jā. Un viņš saka, bet es braukšu uz Indiju ar draugiem, bet tā kompānija ir tāda, ar ko man īsti nav, tāda nav līdz galam rezonance, bet es gribu braukt. Vienīgi man ir problēma, ka es nerunāju angliski, un man vajag, lai man ir kāds, kas runā angliski. Un viņš saka, bet ja es tev palīdzētu, ja es tev nopirktu biļeti, tu brauktu, palīdzētu man ar angļu valodu. Viņš saka, mēs varam dzīvot tā kaut atsevišķi, bet vienkārši, kad kaut kur iet, tad lai man ir, kas man angliski patulko. Es domāju, nopietni. Un es saprotu, ka es nevaru pateikt nē, tāpēc, ka es pati to palūdzu. Un tas ir visuma likums, ja tu palūdzi, tev ir jāizmanto, jo nākamreiz to var neiedot. Tāpēc es saprotu, paldies visam, man sadzirdēja, un tu man iedevi atbildi. Pēc 2 nedēļām šo vīrieti 2. reizi dzīvē satieku Delī lidostā. Un mēs, pavadījām nepilnu mēnesi pat ceļojot pa Indiju. Tā kā, redz, es nebūtu nokļuvusi Indijā, es beigās piepildīju abas lietas, ko es tiešām no sirds gribēju, un man notika liels atklāsmes. Tā ir arī atbilde, vai ir vērts ieguldīt retrītos naudu? Jā. Vai ne?
Nu, bieži, man liekas, sabiedrībā vispār cilvēki uzskata, ka tikai ārējas izpausmes ir vērtība, ārējas certifikāts ir vērtība. Un neviens jau CV neieraksta. Attīrīju savu auru, nostiprināju savu kanālu. Nu, tas tāds ezoteriski vārds. Starp citu, mēs tieši vakar ar draugiem par to runājām, jo es studēju fizioterapiju, bet es nepabeidzu studijas vairāk apstākļu dēļ. Ne tāpēc, ka es nebūtu kaut ko nokārtojis, bet nu jā, un tad viņi man tieši prasīja, nu vai tu plāno atsākt? Es saku, es vairs nevaru, jo ir tā kā pēc kādu periodu es vairs nevaru atsākt, man jāsāk no nulles. Un viņi tāda, nu bet tev vajag? Es tādu, nu zini kā, es tik daudz laiku, tik daudz naudu, tik daudz nervus esmu te ieguldījis. Manam ego gribās, nu tā kā parādīt, redz, kur ir tas papīrs, redziet, kāds man viņš ir. Bet realitāte, vai es strādāšu slimnīcā? Nu nestrādāšu. Vai es izdzīvošu tās prakses slimnīcā? Es nezinu. Bet... Jā, tā ir tādu iekšējo pasauli, to ir grūti novērtēt un izvērtēt, un nu kā, vai ir vērts, nu, kuram ir svarīgi, lai viņš iekšēji būtu apmierināts ar sevi, ar savu dzīvi, ar savu apkārt, saviem mīļotiem. Nu, kuram tas jau ir, kuram nevajag neko darīt, varbūt tās viņš jau ir laimīgs un piepildīts, un viss ir labi. Tāpēc, jā, kuram vērtības kā. Bet iekšējo pasauli grūti izvērtēt. Bet līdz vienam brīdim, kad tu nokļūst pie gaišredzīgiem cilvēkiem, kuri neatkarīgi viens no otras pasaka man vienu un to pašu, un tādā brīdī es saprotu, wow. Tomēr, nu, jo es jau pat arī neredzu, es neredzu savu auru, ja tā vienkāršā vārdā, bet, kad man... Citiem arī neredz? Nu, varbūt citu sev neredz, varbūt citiem redz. Nu, jā, nu, teiksim, es mēģinu par to pat nedomāt, jo tā redzēšana, viņa ir iespējama un viņa ir pavisam realistiska, un mēs visi noteikti ļoti labi patiesībā jūtam par dzīvi. Vienkārši mums tas ikdienā, nezinu, kolēģus just, mēs taču jūtam noskaņojumu citu cilvēku. Mums visiem ir sastā maņa, pilnīgi visiem. Tas, ko joga saka, man viens 70-gadīgs jogas pasaules, kurš slēpjās no sabiedrības, kurš zina īstos tādus senos noslēpumus. Viņš teica, ka pat tekstos ir rakstīts, ka 99,9% cilvēku būs habitual, ieradumi cilvēki, tā kā programmas, par kuriem valdīs programmas. Un kad no vārda habit, jo es vairāk dzirdēju biču. Jā, tas atkarīgs no ieraduma. Jā, un vēl tur bija teikts, ka 99% cilvēku maņas ir polluted, piesārņotas, jā. Un tāpēc joga arī ļoti daudz prakses ir vērstas uz to, lai attīrītu savas maņas. Lai, nezinu, ja mēs visu laiku ēdam cukuru un saldus kūkas, mēs nejutīsim, ka mums ir tajā daudz cukuru. Bet, ja tu kādu laiku neēdi vispār cukuru, tad tu paņem burkānu un saproti, oh my gosh, viņš ir tik salds, es nevaru apēst, jo tur ir tik daudz cukurs iekšā. Tāpēc tās maņas, nu jā, daudzas prakses palīdz vienkārši cilvēkam attīrīt savas maņas, lai varētu labāk navigēt un uztvert vairāk informāciju, kas beigās palīdz vadīties pa dzīvi. Nu, tā es to varētu nosaukt. Starp citu, tev pat nav jāmeklē jogas skolotājs, lai nonāktu līdz šādam secinājumam. Es to atklāju, kad es sāktu aktīvāk sportot, un tajā laikā man treneri teica, vienkārši izslēgt cukuru, jebkādu, nu, tā kā, kas nenāk caur augļiem, bet arī to tā kā limitēt. Cukuru vispār 2 nedēļas vienkārši 0. Vispār, nav pat cheat day. Un es nozagu konfektu veikalā. bet saprotu, ka tu nonāk, nu ne jau tur lielo batoniņu, bet vienu tā kā to konfektu no svaramēt. Bet es saprotu, ka es esmu nozagusi konfektu un apēdusi viņu tā kā narkomāns kaut kā. Jā, nu tā. Es saprotu, nu tā kā, nu, ka tā ir tik liela atkarība. Es nezināju, ka tas tā ir līdz, kamēr tu vienkārši sev paņem nost kaut ko, un tu saproti, ka tu esi atkarīgais. Vienkārši. Jā, tu zini, drausmīgi atklās. Es vienkārši iztēlojos, kā tur to konfektu stāv, un iekšā ir tāds erors, tā kā, es saprotu, kas notiek, bet es to nevarēju neizdarīt. Jā, jo es nevarēju nopirkt tās konfektes, jo man mājās bija mans draugs, un mēs abi gājām tam vienlaicīgi cauri, un saprotu, es atnesīšu, viņš taču man pa 3 metriem sajūtīs, jo es
es arī sajūstu, ka kaut kas garšīgs vai nočaukts papīrīts jau ir ausis tā kā sunim gaisā. Jo viņš jau arī grib, un es nevaru nest mājās, bet es nepirkšu, jo es taču bet es vienkārši apēdu viņu veikalā. Ārprāt. Man bija tāds kolds. Es ilgi nevarēju nevienu pateikt. Tā ir. Jā. Man tas cukurs un sāls droši vien ir atsevišķa tēma, kur varētu būt interesanti kāds uzturs speciālists, kurš to ļoti apzināti paņēmis, jo es brīnījos, kāpēc cigunu skolotāji, dāvu skolotāji, kāpēc viņi saka, ka viņi neēd cukuru un viņi lūdz, lai viņiem gatavo bez sāls. Es domāju, tā ir tāda iedoma, tā kā, es gribu būt īpaši svarīgs. Bet man bija tā, ka atkal pēc viena cita retrīta, pēc cigunu retrīta. Tur savukārt bija tā, ka mēs sev ļoti piepildījām ar enerģiju, un tādā brīdī man likās, ka es jūtu sevi vairākus metrus ārpus sev ķermeņa. Un tādā brīdī man vēl tur bija tādas situācijas dzīvē, es tajā brīdī mantras no rīta vakarā skaitīju, un es pilnīgi tādā svētlaimē skaitu, un es saprotu, ka, ak, mans Dievs, tas ir pilnīgi cita garša tam visam, ka es tā kā jūtu 50 reizes vairāk nekā es ikdienā skaitīju tās pašas mantras, un man efekts nebija tāds. Bet es tā svētlaimē pilnīgi skaitu un tāds piepildījums. No tā tīrā uztura? Jā, no tā uztura, no tās enerģijas, tur bija enerģētisks prakses, un tādā brīdī, jā, mēs neēdām to sāli, cukuru, tur bija tāds vieglāks ēdiens. Un kas notika? Es tā skaitīju savā svētlaimē tās mantras. Pēc pāris dienām man vienkārši ļoti sakārojās saldumu, man nebija laika pāriest, un es apēdu konfekti, pēc tam man no salduma sagribās sāļu, es apēdu čipšu paku, un es vakarā skaitu tās mantras, un es saprotu, ak, Dievs, es pilnīgi viss anestezējās. Pēkšņi es vairs nejūtu, tieši tā, es to smalko maņu, viņa pēkšņi vairāk nav. Un tad es sapratu, tas vairākas reizes dzīvē tā ir bijis, bet jā, ka tas tie ēdiens, maņas, ka maņas, viņas ir kā teikt, kā dzīva substance, viņas ir vērts attīrīt, un, ja grib sajust vairāk, par ko runā arī visi tie daudz dažādas prakses, daudz dažādi tie novirzieni, viņi jau runā par vienu un to pašu, bet, lai to piedzīvotu, kaut kā ir tur jānonāk, un tās maņas droši vien ir viens no tādiem spēcīgiem faktoriem. Ja mēs runājam par šo, tad es spilgti atceros, kā mūsu kopīgs paziņā, bet nesāksim vārdot, stāstīja, man liekas, to arī bija klāt, kad viņš to stāstīja, kā viņš kā jogas skolotājs, viņš kā jogas skolotājs esat bijis uzaicināts arī uz kaut kādu retrītu, jogas tantras vai kaut kādu veidu retrītu, un tā kā pa dienu viss tur šausmīgi pareizi veģetārais ēdiens un tad viņš aiziet vakarā, jo viņš ir arī kā viespasniedzējs un tā tās galvenās organizators, viņš ienāk pie viņām istabiņā, mečām Vinčiks vai kaut kāds šāms, naču, viņš tāds, paldies, viss kārtībā man. Bet, tā kā, tad mācām vienu, bet aiz muguras daram citu. Jā, es pieļauju, ka mūsdienās tas varētu būt viens no lielākajiem izaicinājumiem, tāpēc, ka tagad paliek, katrs trešais ir dziednieks, katrs trešais ir kaut kāda prakšu vadītājs, meistars, un katrs kaut ko māca, bet, realitātē, es droši vien, ka būtu ļoti, ļoti skarba, bet tie, kas ir bijuši kaut vai uz elpošanas praksi, tie zinās, ka izmainīt apziņas stāvoklī var nokļūt arī neko nelietojot. Tie, kas ir pieredzējuši tantrisku enerģiju, viņi zinās, ka nav nekas jālieto, tu vari sasniegt tādu svētlaimes stāvokli, neko nelietojot. Un, man nepatīk tie vārdi vibrācijas frekvences un tā, ja viņi tādi noblančēti mūsdienās. Bet, ja to tā uztver, tad to cigunā saka. Kāpēc cigunā? Tur nav jēgas ar cigunu nodarboties, ja cilvēks lieto smagu ēdienu pārtikā vai lieto alkoholu vai vēl vairāk lietas. Runā. Es negribu teikt tās teorijas, bet kaut vai pati, ko es Balī dzīvojot redzēju, ka ja es dzīvoju džungļos, tad man to sāli, cukuru negribās pat. Fiziski negribās likt, un man neprasāt ne gaļas, ne konservus, ne kaut ko ļoti pārstrādātu. Vienkārši prasās kaut ko vieglu, veģetāru. Bet tur ir silts. Atkal tur ir tā teorija, ka tas ir siltais klimats, un viņiem nevajag ražot to siltumu tik daudz, un tad mēs te ziemeļnieki, mums ir jāēd gaļa un tā tālāk. Par šo es esmu ļoti daudz viedokļu dzirdējusi, un arī,
Šeit es nevarēšu pateikt ne jā, ne nē, ne balts, ne melns. Jo es esmu gan satikusi meistarus, kuri saka, nekādā gadījumā nevajag ēst gaļu, jo tas tiešām noņems to efektu. Un tas vispār kādu meditāciju tu gribi sasniegt, kādu stāvokli tu gribi sasniegt, ja tu ēd gaļu vai dzer vīnu vai tā kā lieto, nezinu, ķīmiskas vielas, kuras ķermenis, kurš patērē enerģiju, lai viņu pārstrādātu. Ka nesot jēgas ar to. Un plus vēl vibrācija. Ja tu zemes vibrācijas ēdienu ēd, tad kāda jēga ir tev tiekties uz smalku vibrāciju, celties augšā, ja tu visu laiku ēd ķieģeli. Nu tā. Bet tas ķieģelis ir tā gaļa vai tie čipši? Redz, par sāli un cukuru mēs noskaidrojam, ja? It kā neliekas, ka viņi ir ķieģelis, bet viņi reāli anestezēs. Tā ir viena lieta. Bet tas ir pie kaut kādas palielinātas devas, ne jau pilnībā vai pilnībā? Nu, es neesmu pamēģinājusi, kā ir dzīvot ilgtermiņā bez tā. Jo tā kā es pamēģināju, es nevarēju apēst nevienu konfekti. Jā, man viņas visas garšoja vienādi. Jā, viņas visas garšoja vienādi, jo es jūtu tikai cukuru. Jā, un tu to sintētisko cukuru vēl jau vairāk. Jā, un viņam ir tāda jokaina piegarša. Bet nu tagad es jau to... Es netaisos man kādu svēto, es tagad ēdu visu kaut ko un tiramisu man rulē, bet nu, jā, patiesībā. Nu, jā, tāpēc par ēdienu es esmu daudz eksperimentējusi, taisījusi sausās gavēšanas pusgadu katru nedēļu, taisījusi ajurvēdiski visādas attīrīšanās kūras, centās reizes, nu, tā kā es tur ļoti daudz eksperimentēju un es redzēju, ka jā, efekts bija liels, man ķermenis vienkārši kļūst daudz jutīgāks, daudz tīrāks, tas varbūt ir tāds mans prāta vērtējums, bet jutīgāks. Intuīcija labāk strādā. Tu vienkārši pēkšņi labāk zini, uz kuru pusi tev ir jāiet, kas jādara. Nu tā. Bet vienlaicīgi es esmu satikusi arī meistarus, kuri budismā lieto gaļu. Un viņi vienalga, viņi skaita mantras, viņi lūdzās par visu pasauli, viņi strādā ar smalko plānu, bet viņi ēd gaļu. Es esmu satikusi jogus, kuri saka, nekādā gadījumā neēst gaļu. Citi jogi saka, senie teksti nesaka neēst gaļu. Senie teksti saka, gaļas ēšana nepalīdzēs nokļūt meditācijā. Tas apgrūtinās procesu. Tāpēc tā, un man jogi skaidroja, ka ne visi cilvēki ir piedzimuši, lai ietu alā un meditētu. Ir cilvēki, kas ir piedzimuši, strādāt tiešām zemes darbu, izdarīt lietas, kuras ir ļoti sazemētas, un viņiem būs vajadzīga zemes enerģija. Viņiem vienkārši tas būs, kā nebūs jautājumu. Un pat tas bija ieteikums priekš manis, tā kā līviņi, ne tā kā galējībā. Tev ir savas lietas, kas tev ir jādara. Bet tad šobrīd uzturā lieto arī gaļu? Šobrīd tas ļoti rāti ēdu. Tad, kad es strādāju pārdošanā, es katru dienu ēdu. Es nevarēju neēst. Tad man bija pauze, pāris gadus es nestrādāju tādu darbu pārdošanas. Un es atkal aizgāju uz ofisu, un es atkal ar pirmo dienu ēdu gaļu. Un es viņu vienkārši nevarēju neēst, tāpēc, ka man ir tāda vide, kurā ir jāizdzīvot, tur ir jābūt tam spēkam, stiprumam tādam. Tā kā izdzīvošana, tāda dzīvnieciskais. Bet tas ir fakts, un tā ir realitāte ļoti daudziem mūsdienās. Tāpēc es neapskaužu tos, kas ir lielo biznesā, man tādi draugi arī ir, un kuri mēģina būt veģetārieši. Tādi ir, un tādi ir daudz veiksmes stāsti. Viņi tā kā gaļas biznesā? Nē, viņi ir biznesā, kurā ir tā lielā biznesā. Jā, vide. Es dzirdēju lielu loku biznesu, tāpēc, jo tāds arī ir. Jā, tā kā es zinu biznesmeņus, kuri ir gaļēdāji un kuri ir arī veģetārieši, tīri veģetārieši. Tā kā iespējami ir abi ceļi, vienkārši kas kuram. Jā, ja tevī pašā varbūt ir tik iekšā, tik daudz jau tā zemes enerģija, tad tu jau stāv uz tās zemes, un tad tu vari arī būt veģetārietis. Tas ir, kā viens tas jogs stāstīja, viņam atnāk hokejists un saka, ka viņš grib ar jogu nodarboties, ka viņš lūdz, ka viņš grib kļūt par veģetārieti un nodarboties ar jogu. Tas skolotājs paskatās uz viņu, viņš paprasa, cik tev gadus vēl ir tas līgums? Viņš saka 4. Cik tev par to maksā? 4 miljonus. Viņš saka, 4 gadus tu turpini ēd bulli, ēd gaļu, ja tev ir jāizdzīvot, tev ir 4 miljoni, tev tas ir jādara vienkārši. Kā tu varēsi būt uzbrucējs, ja tu ēdīsi apelsīnus? Tas tā kā neiet kopā. Tas tā kā loģiski.
Nu jā, viņam jābūt ir lauvam. Nu jā, tieši tā, viņam ir jābūt būlim, kurš tur izdzīvos, izsitīsies, un tā ir tā enerģija, kas viņam ir vajadzīga. Un ēdiens ir vienkārši viens no veidiem, kā mēs ietekmējam savu enerģētiku un visu. Labi, mēs tagad jau aizšķūcām ēdienu. Ļoti sievišķīgi. Jā, mēs bijām numeroloģijas seminārā, pēc tam mēs aizbraucām uz Indiju. Tā bija pirmā reize, kad aizbraucu uz Indiju ar to kungu, kurš uzsauca lidojumu. Nē, es Indijā nokļuvu, kad man 20 gadi bija. Un es aizbraucu vienkārši ar draugiem ekskursijā uz mēnesi. Aha, uz mēnesi forši. Jā, nu tagad droši vien es kāds 20 reizes esmu bijusi Indijā. Bet tas tāds par pirmo reizi Indijā. Vai tur bija kaut kas ar garīgumu saistīts vai nē, vai jūs vienkārši tas bija turisms? Jā, nē, tas bija turisms parastais, kur es katru dienu nokļuvu citā vietā un jā, redzēju vienkārši citu pasauli. Man viņi ļoti fascinēja un man likās ļoti skaisti un šokējoši arī vienlaicīgi. Nu labi, mums interesē tās garīgās. Tās garīgās. Kad tev tā pirmā garīgā Indija? Jā, piemēram, aizbraukt uz Indiju, arī Indija ir ļoti plašs jēdziens. Tur ir jāzina, uz kuriem braukt, lai tiešām pieredzētu tādas īstās vietas. Man varbūt ir paveicies, ka man daudz draugi, ir tāda draugu loks, un man nāca daudz ieteikumu, kur braukt. Tad dažādos laikos, dažādās kombinācijās es nokļuvu dažādās vietās. Viens, piemēram, bija, kad es aizbraucu ar draudzeni vienkārši pavadīt atvaļinājumu uz ašramu. Kas ir ašrams? Jā, tur ir jāiet. Nē, kā tu saproti, kas ir ašrams? Man nevajag definīciju. Vispār es teiktu tā, ka priekš manis vieglāk saprast pašai ir, ka ja man pasaka, ka bija viens svētais un visu mūžu laikā ir tikai viens svētais atnācis uz zemes un viņš ir atnesis tās vienīgās un īstās zināšanas, priekš manis tas liekas tā kā aizdomīgi. Nevar būt, ka tikai viens. Un tad, kad es uzzināju, ka, ko saka arī budismā un citās praksēs, ka tādi skolotāji, viņi atnāk vairāki. Viņi atnāk dažādos veidolos. Viņi atnāk dažādās pasaules vietās un ar dažādām misijām. Un tad, kad atnāk šādi apgaismotie skolotāji un saka, ka viņi nāk no dzīves uz dzīvi, ka viņiem ir sava misija cilvēkiem atgriezt tādas pirmatnējās zināšanas, atgādināt, kas mēs esam, tad katrs tur to savu darbiņu dara savā vietā. Jo budismā būs vieni, hinduismā būs citi. Bet tātad saka, ka šie skolotāji ir vairāk un viņi nāk dažādos laikos. Un kad šādi svētie ir atnākuši, Indijā ir diezgan, kā viņiem tas ir kultūrā tā kā skaidri zināms un pieņemts, ka tā notiek un tādi meistari atnāk uz zemes, tādas dvēseles iemiesojās uz zemes un tad tiem skolotājiem rodās sekotāji un vienmēr sekotāji grib nokļūt tuvāk tam skolotājiem un tad visi brauc tur, kur viņš dzīvo. Un tad tā jau tie ašrami arī veidojās, kad vietās, kur šie skolotāji ir parādījušies, izveidojās tādas kā svētvietas, kur cilvēki var aizbraukt un, teiksim, tā veltīt laiku sev garīgām. Jā, tas var būt kā viena māja, vai es pabiju Indijā pie viena tāda svētā, kurš jau dzīvs ir. Es pie viņa dzīvoju reāli fiziski mājās. Tu vari arī pateikt, kā viņu sauc? To es atstāšu noslēpumu. Viņa tāda, kas tā kā slēpjās nedaudz. Okay. Bet, jā, kā tu viņu atradi, ja viņš slēpjas? Caur draugiem. Okay. Caur draugiem. Draugiem LV? Labi draugi, punkts. Bet, es biju Indijā un satiku netīšām draugu. Un viņš saka, es te satiku tādu cilvēku, viņš man nodod zināšanas un es pie viņa dzīvoju, un īsāk sakot, man vajadzēja kur dzīvot. Viņš saka, bet tu jau varbūt vari te palikt. Īsāk sakot, es pavadīju mēnesi pie tāda svētā, kurš ir viens no tiem skolotājiem, kas māca vēdu, tā kā braminu, kas ir priesteri, kas ir augstākās garīgās skolas. Viņš ir tas, kurš māca citus braminus. Tu tagad esi priesteriene? Viennozīmīgi. Ona bija priesteriene. Jā, man vienkārši ir cieņa un respekts pret tādām būtnēm. Es neredzu visu to, ko varbūt kādi gaišredzīgie redz un jūt. Man vienkārši ir liela pietāte un cieņa un tas, ka viņš atļāva savās mājās dzīvot un viņš mums deva lekcijas, viņš man deva tā kā privāti sesijas, kur viņš dalījās ar lietām. Ko jūs tur darat? Runājat?
Nu, jā, principā, jā. Man Un bija ko tu pāris devi jautājumi pret- viņam, un tad es vienkārši savus jautājumus viņam uzdevu, un viņš man deva atbildes. Un kā tu atmaksā viņam? Kā notiek tā apmaiņa? Tu dzīvo viņa mājās, es varu ēst viņa ēdienu. Jā, es mēģināju viņam, Gūsti zināšanas. es mēģināju viņam iepārdot Latvijas ceptos kartupelīšus, bet tas nesanāca. Tā kā pagatavot viņam? Jā, es gatavoju latviešu vakaru, un nē, ja tie nav rīsti, tad tur neaizgāja. Bet nē, tas jau varbūt katram dažādi, es atstāju vienkārši ziedojumu. Palīdzēju uz vietas kaut ko darīt, ko vajadzēja, bet tā jāatstāja. Bet nebija tāda noteikti. Nē, tur nebija noteikti. Nē, bet citos ašramos ir noteikumi, jā. Ja tu brauc uz vienu dienu, tu esi kā viesis, tu vari baudīt visu, ko tas ašrams piedāvā, šo mieru, tempļus, rituālus, prakses, bet ja tu gribi ilgāk padzīvot, tad tu vienkārši esi kā ģimenes loceklis, kuram arī ir savs uzdevums. Tur mazgāt grīdas vai iet palīdzēt virtuvē gatavot ēst. Vai, tie pienākumi jau ir daudz, jo tur jau, to visu kādam ir jāuztur, tāpēc katrs pieliek savu roku. Tā. Labi, tad tas bija viens ašrams, kur tas bija pirmais vai nebija pirmais? Es pirmais nokļuvu Saibabas ašramā. Ar draudzeni. Tas tātad brauciens, kur mēs braucām 2 blondīnes, slēpjot matu krāsu un slēpjoties no vietējiem. Kāpēc slēpāties no tiem indiešiem? Slēpāties viņi kaut ko dara sliktu? Jo es esmu bijusi Indijā 2 reizītes, bet man pie sāniem bija vīrietis, un man varbūt bija bišķi drošāk, bet es nestādos priekšā kā ar 2 blondīnēm aizbraukt. Teiksim tā, ir kultūras, kurās ir vērts respektēt to kultūru. Un Indijā nav pieņemts, kad sievietes vienas pašas blandītos pa ielām. Tas ir viens. Vai bet es redzēju, ka vietējās arī... Jā, ir arī rajoni dažādi. Principā es neteiktu, ka ir jābaidās vienkārši tas, ka, ja nav pieņemts staigāt šortiņos un atkalinātos krekliņos, tad to nevajag darīt. Kas ir tas risks, ka tev uzbrukt vai kā? Viens ir, ka viņi automātiski ieliks tevi kategorijā lēta sieviete, vieglas uzvedības sieviete. Kas no tā nāks tev pirkt? Es domāju, ik viens, kurš to būs piedzīvojis, zinās, ko nozīmē acu skatieni, kuri nav patīkami. Tas ir tāda viena forma. Bet, tā kā es negribu sabiedēt. Nē, es jautāju, es apmēram saprotu, uz ko es velku, un tu arī saproti, uz ko es velku, tāpēc, ka es gribu arī to realitāti. Tā kā nav jau mērķis biedēt, jo mēs jau arī stāstam arī skaistās lietas, kas notiek Indijā. Bet, jo es arī, kad esmu Indijā, lieku storijas un rādu cilvēkiem, kā tur ir. Un es mēģinu rādīt gan pozitīvās, gan arī netik pozitīvās, jo tev ir jābūt gatavam. Un es esmu ļoti priecīga, ka man stāstīja to īstenību, kas ir Indijā. Man stāstīja gan smukās lietas, gan netik smukās lietas. Un kad es tur nonācu, man nebija vienkārši šoks par to, ko es piedzīvoju. Jā. Par Indiju daudzas sievietes, jo īpaši man ir vairākas draudzenes braukušas līdzi. Un parasti vienmēr ir stāsts par to, ka man stāstīja, ka tur nav droši, kā mēs tur pārvietosimies. Pa ielām iesim mēs, pa vietējo ielām tiešām, bet, ka tur nav droši, jo tur uzbrūkot sievietēm un viss kaut kas tāds. Es nezinu, es negribu sabiedēt, bet, īsāk sakot, mani nepārsteidz, ja tur kādai sievietei kaut ko mēģina nodarīt pāri, jo tur ļoti daudz brauc un staigā minisvārkos. Tas nav pieņemts vienkārši, tad nevajag to darīt. Es gan neredzēju, bet es pieņemu, ka tāds arī ir. Daudz ir sievietes, kas aiziet un atkailinātiem pleciem iet tempļos iekšā. Tas vienkārši nav, tas nav normāli. Tā nedara. Tas tā kā mēs iet peltkastījumā iepirkties uz riņķi. Kā saka, jo es esmu arī dabūjis pa mici Pareizticīgo baznīcā, kad es šortiņos, es nezināju, es nebiju bijis Pareizticīgo baznīcā, kaut pusauģu vecumā, un mēs gājām draugiem pastīties, kas tur ir. Mēs ejam, un tad mums tur norāja, tur kur ir lakati, vai te nevar uzlikt. Un tad mēs aptināmies, un tad viss bija labi. Tā arī Indijā ir savi tādi likumi, kurus vienkārši ir vērts ievērot. Bet tur nav tāds vagars, kurš tieši stāv. Tur mēdz būt tādi, kas pieskata to kārtību. Un saka, ka nevar nākt. Jā. Vispār jau tādas īstās, neteiksim īstās, bet tādas nopietnas svētvietas, viņas ir tādas, kurās
bieži vien pati vieta nelaidīs klāt. Un tur jābūt cilvēkam ļoti tīriem nodomiem, iekšējam noskaņojumam, tā kā vajadzībai, nodomam, lai tā vieta vispār atļaut iet. Jo es esmu bijusi Himalajos kalnos ar grupiņu, kur vienkārši sievietei paliek slikti, viņa nevar paiet, viņai reibst galva un slikta duša, un viņa nevar vairs nevienu soli pieiet tuvāk tam templim. Tas ir par to, ka tur pat nevajag vispār braukt uz Indiju, ja nav tā es tā godīgi sakot teikt, ka ja es brauktu, tad es vienkārši braucu ar nodomu un lūgumu Indijai arī, lai viņi ved, lai viņi sargā, jo tas ir kā dzīves organisms. Tās ir svētvietas, tās ir enerģētiski ļoti spēcīgas vietas, kurās ātri materializējās domas. Tur vienkārši ir drošāk priekš sevis paši nebraukt ar sliktām domām, teiksim tā. Labi, tu biji Saibabas ašramā, tie, kas nezinu, kas ir Saibaba, iegoglējiet, jo tas būs šausmīgi garš stāsts. Viņš ir arī viens no tiem svētījiem. Jā. Jo es pat arī zinu, Saibaba, jā. Es viņu arī neesmu dzīvē personīgi satikusi, viņš jau ir aizgājis, bet vienkārši viņš priekš manis bija viens no šādiem skolotājiem, kas uz zemes ir bijis un visādas brīnuma lietas darījis cilvēkiem. Un es vienkārši netīšām aiz ieteikuma nokļuvu šajā ašramā. Un tur es 2 nedēļas pavadu ar draudzeni, jo mēs 2 blondīnas, lai ir droši. Mēs nolēmām neceļot tur apkārt, bet vienkārši būt vienā vietā, kur mums ir viss skaidrs, viss forši. Un kā tur ir? Jā, Braucāt, kas notiek? Jā, tur vesela infrastruktūra. Tur tā kā atsevišķa pilsētiņa pilnīgi uzcelta ir par godu šim skolotājiem. Un tur ir vieta 1000 cilvēku, kas var braukt un tur dzīvoties uz vietas, būt, praktizēt, meditēt, tā kā veltīt to laiku iekšējai pasaulē. Un tur ir sava struktūra. Tur būs no rīta lūkšanas, vakarā dziedājumi. Lai var saprast, jo mēs tā stāstam, tur viss kaut kas garīgs notiek. Tā kā tu atbrauci, iekārtojies, un tagad no rīta celies, cikos tu celies? Tad man būs jāpastāst. Tad es labāk pastāstīšu par mums abām labi zināmu ašramu, kur mēs abas esam īstenībā pabijušas. Vienkārši pie Saibabas man bija pārsteigums, tāds pirmais pārsteigums. Bija tas, kad tur bija tāda tā kā aktu zāle, kurā notiek tie dziedājumi un tur tie rituāli vietējie. Un es tā kā standarta cilvēks, es tur neredzu, nejūtu, vienkārši es tur esmu, respektēju un tā. Un kad beidzās tās dziedāšanas, tur stundu dziedu un tā, un beidzās dziedāšana, un tur izveidojās rinda. Un es skatos, visa rinda stāv uz to, lai tiktu līdz tai vietai, kur šis skolotājs ir sēdējis kādreiz. Un tur ir tā kā viņa ķībiņas noliktas, tā kā viņš tur sēž vēl aizvien. Un tur vienkārši visi gaida rindā uz to, lai varētu pieiet un paklanīties tām ķībiņām. Un es domāju, kas tad tur tāds? Man draudzene grib, es domāju, labi, es pastāvēšu ar viņu. Iesim klanīties ķībiņām. Jā, iesim ķībiņām klanīties. Un es stāvu tajā rindā nevainīgi, gaidu. Un pēkšņi ir tā, ka ar katru brīdi, jo es nāku tuvāk tai vietai, man sirds sāk sisties daudz ātrāk. Vienkārši tāds uztraukums, tā kā man būtu, skolā dzejolīts jāskaita visas skolas priekš. Ļoti strauji sāk sisties sirds, un es nesaprotu par ko, kāpēc, jo man vispār atvaļinājums, man nav par ko satraukties. Ķībiņām, jā. Tur viss tik skaisti baudām, nekāda iemesla nav. Un es jo tuvāk nāku, jo man lielāks pilnīgi rokas sāk trīcēt, iekšā viss pulsē. Es nesaprotu, kas pa lietu. Un tad metru pirms tām ķīviņām es stāvu, domāju, labi, es paklanīšos un tad iešu pusdienās. Un tiklīdz es nonāku klāt pie tām ķīviņām, tiklīdz es noliecu galvu, jo ir pieņemts noliek galvu, jo tas simbolizē, ka galva ir tā kā mūsu ego, un mēs noliekam mūsu ego kā zemāk par to. Arī tā kā pie grīdas klanījāties, jo Herkanā mēs pie grīdas. Jā, tur bija pie grīdas. Un tiklīdz es paklanos un pielieku to pieri pie grīdas, tajā brīdī man vienkārši pēkšņi asaras ir. Un pēkšņi Līva raud. Es nesaprotu, no kā, man nav nekāds iemesls. Vienkārši man viss pulsē un es raudu.
Un tas man bija tāds šoks, kā tas var būt. Nu, tādā brīdī es sapratu, ok, es nezinu, kas šeit notiek, bet man ķermenis viennozīmīgi šeit kaut ko sajūt, un kaut kas nav, kaut kas te notiek. Nu tā, un tad es to novēroju vairākās svētvietās, ceļojot pa Indiju, ka daudzās vietās tā īstenībā ir. Ka es ar prātu varu nesaprast, kas tur notiek, bet man ķermenis tā kā jūt. Un man ķermenis saka, ka wow, te ir kaut kas citādāk. Nu, tā kā intuitīvi to mēs jūtam. Nu tā, jā. Heidakana ir viena no arī tādām ašramu vietām, kur diezgan... Bet šitas bija pie Saibabas, Jā. Nu, pagaid, izstāst man, tu negribi par to runāt. Par Saibabas? Jā, jo es vienkārši neesmu bijusi. Pēc tam mēs varam arī par Heidakanu parunāt, jo tad mēs abas varam, jo es arī tur esmu bijusi, bet es vienkārši pie Saibabas ašramā neesmu bijusi. Tāpēc man ir interesanti. Nu, man tas bija tāds viena no pirmajām. Es tur daudz ko nesapratu tajā brīdī. Bet ļoti forši. Kā tu to saprati tieši tajā brīdī, kā tu... Nu, priekš manis no šī pieredze un man iedeva to pārliecību un skaidrību, ka, kaut kādas, ne par velti ir tās svētvietas, ka viņās ir kaut kas citādāks. Un tad es vienkārši pa dzīvi turpmāk vairāk pievērstu tam vērību, un man vairs mani, kā teikt, nevar pārliecināt un kāds iestāstīt, ka šis ir kaut kas ļoti vērtīgs un svēts un svarīgs. Ja es neko nejūtu savā ķermenī, tad man tas ir tā kā, priekš manis tur nav rezonants. Tas īsti nav mana apziņa. Jo arī, ko man svētie ir stāstījuši, ka katram jau ir savs. Un ja tu tici, kad ir iepriekšējās dzīves, tad viņi skaidro, ka mums visiem ir bijušas daudzas iepriekšējās dzīves. Un iespējams, kādam ir iepriekšējās dzīvēs bijušas jau iepriekš saikne ar Jēzu vai ar Krišnu vai ar Tibetu. Un līdz ar to, ja mēs piedzimstam šeit, tad mums automātiski ir vilkme uz to. Vai ja mēs nokļūstam tur kirtanā, piemēram, ko Krišnaīti dzied dziesmas, tad uzreiz tā māja sajūta iestājās. Un citiem cilvēkiem ir, ka viņi nokļūst tādā vietā, viņiem viss pēkšņi ir skaidrs, viņi saprot, šis ir jau man pazīstams, man ļoti tuvs, un es šeit palieku. Nu labi, pagaid, bet ja tās Saibabas atnācāt, baigi dīvaini pie čībiņām jāklanās, sāku raudāt, kaut kas tur notiek. Tālāk, ko es sapratu. Es tā pa vienkārši piedodu. Jā, kas man tur bija? Man vairāk citur ir tās pieredzes. Labi, stāsti tev pat nākamā. Pus Saibabas ašramu jau braucot, mums bija tā, ka lai tur nokļūtu, mēs izvēlējāmies braukt ar vilcienu, lai ietaupītu naudu. Mēs braucam ar vilcienu, bet tas nozīmē 3 diennaktis. Mēs braucam ar vilcienu vietējo. Un ietaupīt naudu, tas ir turbūt ar lidmašīnu. Jā, tur vienkārši. Jo Indija ir tik milzīga, vienkārši tiem, kas nav bijuši. Es arī nesapratu, cik tā Indija ir gigantiska. Es sapratu, mēs pārlidojam, mums bija kādi 3 pārlidojumi Indijā, vienkārši tāpēc, ka mēs bijām vienā vietā. Mēs lidojam uz citu vietu, mēs lidojam atpakaļ. Es to pirmā vietu. Tu lido valsts ietvaros. Es sapratu, ka Amerikā tā ir. Es nezināju, ka Indijā tā ir. Ja tas tā kā aizbraukt no Zviedrijas uz Itāliju, mums ir jau cik robežas mēs šķērsējam, un tur ir viens. Tāpēc Indija ir ļoti dažāda, un viņi tiešām tur ir jāzina, kur braukt, ko grib, kāds ir mērķis, jo tur katrā vietā būs kaut kas cits. Priekš manis Himalaya būs tā vieta, kur es braucu. Dienvidi ir tā vieta, kur es noteikti negribu vairs braukt. Jo? Tāpēc, ka tās ir 2 kardināli atšķirīgas lietas. Vienā ir karsts un otrā mazāk. Vienā būs, tempļi būs tādi kā monuments, tādi kā lielas pilis uzceltas. Dienvidos, piemēram, un tur lieli kompleksi ir tādas pilsētas pilnīgi. Un man tur personīgi nebija tā, ka es eju un kaut kas man tur, kaut ko es justu. Bet Himalajos, kad es nokļūstu necilā mazā templītī, kur man ieved tumšā istabā, kur ir pavisam necils murtī, tā statuetītes, kur ir, un kur aizliegts ir filmēt, un kur pa vienam laiž iekšā, un kur es stāvu, un man pilnīgi viss ķermenis vibrē. Priekš manis tas ir interesanti. Bet vai mēs nevaram to saistīt arī ar kaut kādu
kalnu enerģiju aspektu, Iespējams. tūmu, debesīm, es nezinu. Iespējams, ka kalni ir tāda arī vieta, kur apziņa paplašinās, tas fiziski ir Jo Tibeta pierādīts. jau var gluži nav Jā, plakanā vietā. jā, arī Un taisnība. tur jau Jā. tie gudrie koncentrējas. Arī taisnība. Iespējams, ka tas viss ir tāda kombinācija. Katrā ziņā Himalaja ir vieta, kura priekš manis viņa ir daudz tīrāka, tur cilvēki ir sirsnīgāki, viņi ir vairāk uz tādu to iekšējo pasauli un respektu pret pasauli vērsti, tur ir godīgāki cilvēki. Dienvidos tev katrs otrais grib apčakarēt, atrast ēdienu bez gaļas ir grūti, tur uz ielas tirgo narkotikas un tur ir tik liels burziņš un tas tādā Visu var dabūt. metropolē nokļūt, jā. Tad Himalaja, tu zini, ka tu tur Bet aizbrauc. dienvidos taču arī ir ārpus lielajām pilsētām arī, vai tur viss ir vienādi? Taču ārpus lielajām Ir pilsētām, ja mēs dažādi, aizbraucam jā. uz ciemiem, varbūt, ka tur Ir arī. dažādi. Protams, pērlis var atrast vienkārši, kā es saku, kad ir jāzina, uz kurieni braukt. Nu labi, Mhm. jā, aizbraucām uz Himalajiem. Nu, Mhm. Himalajos ir arī tik daudz atšķirības. Es atceros, kā mēs braucām uz to vienu. Nu, mēs braucām uz diviem, bet garām mēs pabraucām vēl dažiem. Tur tā kā viņi tur diezgan koncentrēti ir. Ašrami, jā. Jā. Es laikam, jā, es vienkārši neesmu ieciklējusies, kad es parasti braucu. Tas ir dēļ tā, ka man ir iekšēja vilkme. Tas ir tā, it kā mani sauc tur. Tā kā krustmāte sauc pie sevis uz pusdienām. Tā sajūta. Un es nevaru sagaidīt, kad es viņu satikšu atkal. Tāpēc priekš manis tie Ganga un Rišikeša un Himalaja ir tās vietas, kas tā kā aicina visu laiku. Un tur ir pāris tempļi, ko saka, ka katrai dvēselē pirms aiziešanas no šīs pasaules ir vērts apmeklēt šos tempļus. Tad tā kā pirms aiziet, ir vērts atrādīties dieviņam. Tā. Un kas tā ir par tādu tempļu sistēmu vai tempļi? Čardām saucās Čardām. Jā, 4 tempļi, kuri, katrs savā vietā ir, katrs simbolizē savas tā kā īpašības. Jā. Viens ir senčiem saistībā, viens ir nāves aspektam, viens ir Višnu, kas ir visu uzturošā enerģija, un viens ir Šivam, kas ir visu iznīcinošā. Īsāk sakot, tur ir Par to Šivu vienmēr, ka viņš tāds iznīcinošs, bet viņam jau ir citās. Jā, tur ir ļoti interesanti. Es arī neesmu eksperts stāstos, bet tas ir ļoti skaisti, kā tās zināšanas ir nodotas caur stāstiem. Jo Šiva ir tā kā svešs vārds mums, bet realitātē tas simbolizē iekšējo gaismu. Iekšējo gaismu, iekšējo viedumu. Kāpēc tā iznīcināšana, ja jau ir šajā gaismā? Ļoti labs jautājums. Vai ne? Redz, lai nokļūtu līdz tai gaismai, lai saprastu, kas es esmu. No sākuma jāsaprot, kas es neesmu. Un Šivas enerģija, simboliski tas ir tas, kas ņem nost visu to lieko, izgaismot. Kas tu neesi. Kā to sīpoliņu palīdz nolobīt, lai saprastu, ka šis tu neesi, un šis tu neesi, un šis tu neesi. Zinu, ko es tikko iedomājos, vai mēs varētu pielikt kādas latviešu dievības, lai būtu vieglāk izprast, vai tu neredz, ar ko mēs Šivu varētu salīmēt? Latviešiem tur jau pat pierādīts. Tas ir ļoti skaisti. Tur ir grāmatas, ļoti daudz zināšanas par šo, kā arī pagānismā ir šie simboli pilnībā sakrīt ar vēdām. Tas ir fakts un tā ir. Tāpēc es to velku, jā. Jo es aizgāju uz visu šito caur latviešu tradīcijām. Es aizgāju, man no sākuma bija kristietība, es esmu augusi, kad mamma man lika iet uz dievkalpojumiem, un pēc tam es šausmīgi pievērsos latviešu tautsdejām un visam, kas ir ar to, un tad es aizvilku tādā dziļā, kas tad ir īstās tradīcijas, kas ir ievilkt un mainītas kristietības ietekmē, un ka tur arī diezgan liela mistika un bijusi un visādas maģiskās darbības un buršanās un visu kaut kas, un tad beigās jau aizgāja par to, ka īstenībā tur Indijā, ap citur ļoti daudz, kas sakrīt ar to, kas te Latvijā, un ka ir kaut kāda baigās saikne. Jā, es bērnībā maziņu būdam gāju arheoloģijā un pavadīju vasaras arheoloģiskus. Es tik ļoti gribēju, vienmēr man nekad nesakrītu gan. Tāpēc saka, ka tiem cilvēkiem, to man bērnībā stāstīja, ka tiem cilvēkiem, kuriem interesē vēsture, ka tas ir tā kā
tāds viens no rādītājiem, kad dvēsele ir jau ar pieredzīti, varbūt tā teikt, kad tāpēc ir tā vēlme atkal pieredzēt tās lietas, kuras kādreiz ir pieredzētas. Bet īsāk sakot, jā, es nokļuvu arheoloģijā un izrakumos, un priekš manis bija lielākais skaistums, kad es izrakumos atrodu fiziski aprocītas ar visiem simboliem, vai kad es redzu, kāda ir apbedījuma, kā katrai ciltī ir bijušas savas pazīmes, kā viņi apbērē, ko viņi dod līdzi un kāpēc viņi dod līdzi. Kāpēc viņi dod līdzi tās rotas lietas, kas tai sievietē ir bijis, vai tos cirvīšus, kas bijuši tiem vīriešiem. Tāpēc, ka tur bija daudz zināšanas arī par smalko pasauli. Un, es ticu, ka senči zināja, kas notiek arī pēc tam, kad mēs te vairs neesam fiziskajā ķermenī. Tie abadījumi, kas ir aprakstīti, jo bija daudz īpaši Kurzemes galā, kur bija dedzināšana. Jā, viņi dedzināja. Līdzīgi kā Indijā. Jā, un bija daudz, kur dedzināja, un viņi atstāja visas urniņas ar tām lietām arī tā kā zem zemes. Un tad es urniņās varēju kaut ko atrast. Tāpēc, jā, un deva līdzi tāpēc, lai iedotu simbolisku enerģiju, tai dvēselītei nokļūt atpakaļ pie pirmavota, kur tad visi nonākot pēc aiziešanas no fiziskās plāna. Tāpēc arī senlatviešiem tas jau bija. Viņi ļoti daudz šo zināja, piekopa un ļoti cienīja un godāja tādas zināšanas. Tā. Labi, mēs atkal no tiem ašramiem aizbraucam gribās uz ašramiem. Man gribās uz ašramiem, jā. Tāpēc, ka, manuprāt, tas ir tā ļoti interesanti un ļoti netipiski Latvijai. Latvijā točan tā nav. Tāpēc man gribas zināt, kas notiek. Tas, ko es no tevis mēģinu tagad izvilkt, ir pastāstīt man par ikdienu ašramā. Un par cik es zinu, ka tu esi bijis vairākos. Es gan nē, bet tas bijis vairākos. Un tad varbūt mēs varētu parunāt par vienu. Un tad parunāt par kādu, kur pavisam citādāk tā ikdiena ir. Respektīvi, ka nav vienādi. Es tagad jūtos kā kāds ašramu speciālists. Bet tu esi manās acīs ašramu speciālists, jo es neesmu ašramu speciālists. Vispār jau es teiktu tā, ka simboliski mēs jau varētu arī nebraukt uz Indijām, nebraukt uz ašramiem, nebraukt uz tempļiem, ka tas viss ir simboliski izveidots, jo kas tad ir templis? Kāpēc saka, ka kas ir templis? Ko simbolizē templis? Tur ir vienmēr tāda kā ārējā čaula, kurā tu ieej, tu paklinies, tu izrādi cieņu, savu godu tai vietai, un tad tu nokļūst līdz tam vidiņam, kurā ir tās galvenās tā kā saucamās dievībiņas, kurām tad visi kalpo. Bet simboliski jau tas viss ir vērsts, tas viss rāda, kā mūsos pašos īstenībā vajadzētu būt. Par ko runā visas garīgās prakses, kad tā patiesība jau ir iekšā. Kāpēc daudz prakses ir vērstas uz sirdi, kāpēc kvantu fiziķi pēta sirds telpu, kāpēc viņi ir pierādījuši, ka sirds telpa ir 40 reizes spēcīgāk nekā prāta enerģētiskais lauks. Viņi to pēta, to kvantu fizika pēta. Un īsāk sakot, šie tempļi, viņi simboliski simbolizē to pašu, ka mūsos, tas ir mūsos. Un, lai pie tā piekļūtu, ir jābūt kaut kādai cieņai, respektam, tieksmei, bijībai un vērsties pie tā, kas ir tai centrā. Tā es to tagad nosaucu ļoti gudri. Gudri, jā. Bet mēs uz to ašramu aiziesim. Jā, braucam uz ašramu. Ašram ir, labi, uz Haidikanu, aizbrauksim uz Haidikanu, kur diezgan daudz latviešiem ir saikni īstenībā ar to. Tā skaitā arī tev, un tev ir īstenībā ļoti skaistas pieredzes. Es pieļauju, ka tavi stāsti būtu daudz vērtīgāki, interesantāki, ja tu padalīsies ar savu pieredzi. Mēs varam kopā. Varam kopā, jā. Stāsti, ko tu atbrauci. Es teiktu tā, es iztēlotos, ka viņi izrunā kā Haidikana, citur kā Hērakana. Bet mēs runājam par vienu vietu. Jā, un tā arī bija viena no vietām, kurā bija viens no šādiem skolotājiem, kurš pārdzima tik pa laikam, un viņš bija atrasts kā jauns puisītis alā. Un tātad šī ir tā vieta, kur tas notika un kur tad arī šis skolotājs dzīvoja. Viņš vairs... Āla arī tur ir, starp citu. Āla ir, jā.
Nice. Tāds. Nu, bija tā vibrācija vai kas tev citās vietās? Nezinu, tur man vienkārši ir mājas sajūta. Mhm. Heirakan, tas tā kā laukos, tas pirmkārt ir laukos, tas nav pilsētā iekšā, tur, lai nokļūtu, ir jābrauc 9 stundas ar mašīnu. Tagad jau mazāk. Mēs braucām, bija mazāk, jo viņi ir uztaisījuši no Delī tagad normālu ceļu. Ceļi Indijā uzlabojās, jā. Īsāk sakot, tu nokļūst vietā, kur īsti nav vairs Wi-Fi zona, tā, tur grūti ir atrast internetam zonu. Un, jā, kur ir ieleja, upītes, tur ir klusums, tur ir daba, tur ir miers, kas varbūt arī nav tipiski Indijai, tā ka tā ir tāda vieta jau, kur daba kā tāda. Ja vien tu neatbrauc Navaratri laikā. Jā, tas ir svētku laiks, un es esmu bijusi tikai Navaratri laikā, un miers tur ir pirmās dienas, kamēr vēl viss nav atbraukuši. Pēc tam sākās tur papā visu laiku. Nu jā, es teiktu, ka katram jau tur savi iemesli, kāpēc tur nokļūst. Es teiktu, ka ja es iztēlojos, ka es brauktu, ja es tajā laikā strādāju tajā ofisā un pārdošanā un nopietnas lietas darīju, tad priekš mani tas bija tāds iekšējs piepildījums nokļūt vietā, kur tiešām ir svētvieta, kurā es varu atslābt, kurā es varu nomierināties, varu vairāk sevi ieklausīties, tā kā ar sevi iekšēji parunāties, kas man ir svarīgi, ko man gribās par dzīvi. Un tā es pieļauju, ka daudziem tā ir tāda apelpa un atpūtas vieta, lai kā uz savu tā ceļa. Ja ko tu dari tajā ašarā? Es jau sapratām, visi retrīti un visi mēs tur apelpojamies atretrīti. Ok, nu labi, tad tu aizbrauc uz ašam, tur ir savs grafiks. Sākums ir cikos 5 no rīta grafiks sāktos. Kā kuram? Man interesēja, cikos tu biji Navaratri laikā vai... Gan es esmu bijusi. Tu vari stāstīt par Navaratri, un tad es varu par Navaratri grafiku. Jo viņi atšķiras droši vien. Nu, idejiski es teiktu tā, ka jebkurā gadījumā katrā ašamā būs citādāk, bet idejiski būs tā, ka ir rīta sadaļa, ir pusdienas sadaļa un ir vakara sadaļa. Nu, parasti tas tā ir. Un katra sadaļa ietver gan to dzīvošanas sadaļu, to kalpošanas, ka tev arī ir sava roka jāpieliek pie tā, lai tu tur būtu. Nu, pagaidi, mēs visu laiku abstrakti runājam par lietām. Tu no rīta pamosties cikos, Navaratri laikā. Parasti aizbrauc, parastā laikā. Aizbrauc? Nu, cikos es celtos maksimāli, cik vien vēlu es tur varu, lai ātri pieceltos, ieskrietu dušā, nomazgātos, jo pēc noteikumiem vajag nomazgāties pirms rituāliem. Un tad es skrietu ātri čik uz galveno to vietu, kur ir rīta dziedāšana. Jā, un cikos tas ir? Cikos tas bija 5:30. Dziedāšana jau tik ātri? Liekas, jā. Jā, labi. Jo Navaratri laikā dziedāšana sākās kaut kādos 6:30, jo kaut kur 4:30 vai 5:30 ir uguns lejā. Donijā uguns rituāls. Un pirms tam ir rinda, jo Navaratri laikā ir daudz cilvēki, un visi grib sēdēt tuvāk ugunī, jo tur ir stiprāka enerģija. Un visi stāv rindā, un pirms tam tev vēl jāapspēj dušā, uz kuru arī ir rinda. Rezultātā celies 4. Jā. Un tas man ir traki. Man tas nav mīļākais, ko darīt no rīta, celties 4. Un stāvēt rindā uz dušu, pēc tam tu stāvi rindā uz podiņu, jo duša un pods nav vienā vietā. Un tad tu skrien uz vietu, kur ir uguns rituāls, tad tu stāvi rindā, jo tu jau zini, ja nelaiž iekšā vienkārši iekšā dūnijā, tad tev uzliek, tad stāvi rindā pēc čandana. Respektīvi, tu visu rītu stāvi rindā. Un citais ir augsts no rītiem un negribas baigi tā darīt. Un tad tu ej iekšā dūnijā, notiek uguns rituāls, tad sēdēšana un meditēšana pie tā. Bet es saprotu, ka tu sāc ar ārtiju, un pēc tam citi skrien uz ārtiju, jo uguns rituāls beidzas, un tad sāks ārtīs, tu skrien augšā, jo tur tādā kalnā jau skrien pa trepītēm, kur notiek ārtīs, ja tā dziedāšana. Nu, idejas, ka es tā kā, man visu laiku gribās tajos lielajos vilcienos. Nē, mēs mazajos vilcieniņos. Nu, idejas, ka vienkārši tur ir katrā tradīcijā būs citādāk, bet idejas, ka visur būs dziesmas vai kāda rituāla, kas vienkārši izrāda godu šīm te gan skolotājiem, gan vietām, gan enerģijām, kas tajā vietā ir. Nu, tā. Un Heirakan viena no tām dzīvajām, tā teikt, eksistējošajām vietām, kur vēl aizvien, kaut arī skolotājs nav uz vietas, notiek šie te rituāli. Nu, tu aizgāji dziedāšanu, nodziedāji.
tev čandanu lika? Čandans ir tas punktiņš oranžais pierē. Viņu liek no oranžas krāsiņas, sarkanas krāsiņas un rīsiņa. Un tās nav krāsiņas, bet no konkrētu augu pulverītes, bet krāsiņa. Un kas arī interesanti, kāpēc uz pieres? Jā. Un kāpēc punktiņa? Tur dažādi skaidrojumi, bet idejiski viens no simboliem ir tas, ka tas ir kā atgādinājums tavai saiknei ar pašu sevi. Tas ir viens no skaidrojumiem. Un tur nav ar to trešo aci kaut kas, jo tur tai vietā ir kā tā trešā aci. Jā, un tur arī ir šīs gaisma. Jo to gaismu, kad mums viņu iedod pieredzēt, tad mēs viņu redzam patiesībā starp uzacīm. Jā. Tā ir tā vieta, kur parādās tā gaisma parasti. Un citreiz man vismaz, kad liek čandanu pie dūnija, kur notiek uguns rituāli, tad liek vismaz Herkanā bieži vien viņi uzvelk tādas 3 strīpas oranžas pāri pierai, un tad vidū vēl to punktiņu uzliek. Ko tu par tām strīpām vari pastāstīt? Man šīs visas teorijas tik sevī paņemu zināšanai, ielieku kastītē lielu cieņu un respekts un eju tālāk. Jo katrā kultūrā, katrā tajā novirzienā viņiem ir citādāk. Jā. Un katrā viņiem ir skaidrojums, kāpēc tieši tā krāsiņa vai 3 strīpiņas. Jā. Lūk. Bet tu zini, kāpēc viņiem ir 3 strīpiņas? Nezinu. Bet tā trīsvienība jau Tu nebija tā, kas to teica. Es zinu, ka es to uzdevu to jautājumu. Tā bija tu? Es varbūt daudz ko neatceros. Tu man māja ar galvu, ziniet, jūs neredzat, jo mums nav video, bet viņa man māja, viņai ir tā viens mājiens ar galvu uz priekšu, tā kā jā, un tad viens mājiens nē, jā, nē, un tā kā es vispār negribu runāt par šo jautājumu, vai man neuzdot jautājumu, vai viņa atbild, ka jā, es to teicu, vai nē. Es nesaprotu. Vienā brīdī viņa vispār uzlika rokas krustā. Jā, tāpēc, ka priekš manis, es kādreiz ļoti daudz mācījos, arī tās veidiskās lietas ļoti daudz mācījos, bet vienā brīdī es secināju to, ka es māku nolasīt roku līnijas un viņas pastāst ļoti daudz ko par cilvēku. Un tas sakrīt ar to, ko pasaka astrologi, gaišreģi un tā. Tagad Cintī man dod savu roku. Labi, šito intīmākākais. Bet pienāca brīdis, kad es sapratu, ka lai vai kā es mācātu nolasīt tās zināšanas un to informāciju. Vienalga pastāv 1%, kurā viss var mainīties. Jā, bet es neuzdodu šo jautājumu. Mēs ko mēs te runājam, rīt viss var būt citādāk. Un arī pastāv risks, ka visu, ko mēs te runājam, mēs esam sapratuši vispār nepareizi. Par to nav vispār šaubu un 100 punkti, ka ir jau šodien cilvēki, kur uzskata, ka mēs visu saprotam nepareizi. Tas ir skaidrs, un par to, man liekas, nav jēgas pārdzīvot. Ja savādāk mēs vispār muti nevaram vērt vaļā. Jā, tāpēc priekš manis vienkārši teorija kā tāda, tā ir tā kā intelektuālās zināšanas, nosauksim to tā. Ja ir kāds zināšanas intelektam, es saprotu, ka man viņam ir jāiedod šī barība, lai viņš saprot, lai viņš noorientējās. Bet man vairāk ir interesantāk tas, kas iet ārpus prāta robežām. Un tur bieži vien tās zināšanas viņas uzliek tādu kā rāmi. Un ja viņas pasaka, ja tu ieies tajā svētvietā ar kurpēm, tad viss tu esi norakstīts, viss ir slikti, viss ir traki. Ar tevi nekas nav kārtībā. Zeķē nedrīkstēja iet, man es ārprāts. Tāpēc katrā tajā vietā ir savi noteikumi, un viņi cilvēki ļoti arī, es teiktu, atļaušos teikt, akli seko līdzi. Nezinu to nozīmi. Jā, un tas ir tas, ko arī tas svētais, pie kura es dzīvoju to mēnesi, viņš mācīja citus tos priesterus tieši tā iemesla dēļ, kad priesteri taisa rituālus mūsdienās Indijā, un viņi pat vairs nezina, kas tas ir, kāpēc, ko tas viss simbolizē. Jā. Un starp citu, mēs arī, jo tu vari, Indijā īstenībā ir tā, ka mēs arī to izdarījām, un es zinu, ka tu arī, ka tu samaksā kādam priesterim naudiņu, un viņš uztaisa to rituālu, piemēram, tavu senčiem, tur kaut kādai labklājībai, varbūt, ir vēl visādas, tur var finansēm un ģimenei, lai bērni dzīves, vai visu kaut kam tur, jo tur tās dievības ir drausmīgi daudz, un katra atbild par kaut ko, un tur var visām pēc kārtas malt. Bet tas, kas mani pārsteidza,
kādā brīdī es pajautāju draugam, bet kā viņš tik ātri murmina tās mantras, skaidrs, ka viņš to ikdienā dara, bet kāpēc tur vajag to ziediņu, kāpēc tur vajag to, kāpēc tur vajag to, jo tikai viens no visiem čaļiem pateica, tā mēs te liekam to, kā viņu sauc, gliemežu vāku. Mums vienkārši šobrīd nav murtīs, tāpēc mēs liekam gliemežu vāku, ja jūs taisītu paši, jūs liktu murtīju. Murtīs ir tā mazā figūriņa, kas ir kā, tā dievības forma kaut kāda. Mēs tagad liekam gliemežu, mēs vienkārši šeit pie rokas man nav, tāpēc liek gliemežu vāku, vai arī es tagad lieku to, tas simbolizē to. Tikai viens tā stāstīja. Visi pārējie kungi, kuri mums citās reizēs taisīja rituālus, viņi nekad nav ko nestāstīja, un tā, ka viņiem paprasīja, bet ko tas nozīmē, ka es daru tā, kā man skolotājs iedeva, es neuzdodu jautājumu. Jā, redz, tā kā arī Indijā ir, viņi arī jau saprot, ka viņi sāk zaudēt to pirmatnējo patiešām to informāciju. Tāpēc jā, tur ļoti jāfiltrē un jāsaprot, kur doties pa īstam. Bet jā, tāpēc es tā mēģinu aizairēt prom no tiem jautājumiem, kur ir par kaut kādām zināšanām, tāpēc, ka, tas ir tāds rāmis priekš manis pašas prātu, jo es zinu, ka man prāts ir ļoti aktīvs, ļoti stiprs, un viņš man var visu kaut ko izdomāt. Bet es mācos atšķirt, kad es ar prātu domāju un kad es mēģinu ārpus prāta tā kā ar savu to iekšējo būtību tiešām piedzīvot. Jā, un tāpēc es tā airējos prom no tām zināšanām, jo es visas, man bija entās klades un grāmatas, ko es studēju, un es vienā brīdī to visu paņēmu nost. Un es sapratu, ka vai nu es dodu savam prātam informāciju un zināšanas un eju dzīvē tā, un ja kaut kas notiek ārpus šīm zināšanām, tad es nezināšu vairs, ko darīt. Tad es būšu laivā bez airiem. Tāpēc es... Bet vai nevar apvienot? Zināšanu, prāta zināšanu bagātē, pat laikā spējas uztvert un pieņemt mainīgas lietas un sajust. Un te man dzīvē ienāca vārds tantra. Un izpratne par to, ka sievišķā un vīrišķā enerģija atšķirās un pieejas līdz ar to arī atšķirās. Un intelekts ir ļoti svarīga un neatņemama sastāvdaļa mums visiem un prāts. Bet es zinu priekš sevis, ka vienkārši tas nav mans ceļš. Kādam citam vajadzēs instrukciju, informāciju, zināšanas, un viņš ies, un viņam viss veiksmīgi tur sanāks. Bet es zinu, ka tas nav mans. Par šito mēs parunāsim. Mums liekas, ir atmodzīvs, mēs daudz runājam. Bet ir interesanti. Paldies, ka klausījāties. Šis bija podcasts Astrālās sarunas ar Šantī. Piesakojiet mums Spotify un YouTube platformās, lai nepalaistu garām jaunākos raidījumus. Kā arī apmeklējiet manu mājaslapu sintidance.lv un seko Instagram kontam Sintidance Fitness, kur varat uzzināt vairāk par nodarbībām, ko piedāvāju klātienē un tiešsaistē. Vingrošana, stiepšanās, balets un meditācija un arī citas. Podcasts tapis sadarbībā ar producēšanas kompāniju podmedia.lv.